zeme dzied patiesībā. Viņš valdīs reiz mūžīgi, mūžīgi mūžos tu esi, kungs, slavēts un teikts. Kristus ir kungs, tā debes un zeme dzied patiesībā. Viņš valdīs reiz mūžīgi, mūžīgi mūžos tu esi, kungs, slavēts un teikts. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Dievs kungs, lai ir ar jums. Visas tautas lauškinoja drūkumu, gavilējot kungam priecīgam balsim. Paļan mūsu Kristus šodien šajā svētdienā mēs lūdzamies par draudzes jūniem, jubilāriem, par Jurītu Ševeli, Jūzis Jāksti, Zoju Strūpani, Gustavu Eliānu Klovanu, Emilu Seidaru, Joni Laukskinieku, Oliviju Vondu, Jēkabu Vondu, Gustavu Bogomolu, Andri Valēni, Danielus Jāksti, Neļu Pientiušu, Lukas Bogomolu, Laimu Andūžu, Raimondu Graholski un Agāti Ciršu. Lūdzot viņiem divas vietēgu un napīcīsmo žēlistības. Tagad, kā parasti svētdien, lūgsim kungu Dievu, lai Viņš svietē mums šo jūdeni, kas mums atgodinos par mūsu kristēgu, ka mēs esam Dieva bērni, esam kristēti ļaudis. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi līdzis, lai jūdens uzturētu dzīvību, kalpotu tīrībai, būtu līdzeklis arī dvieseli, svādarīšana un pestēšana. Mēs tevi lūdzam svietī šo jūdeni mūsu gorīgajam stiprinājumam, atjaunoj mūsu savu žēlistību un pasargoj no ļaunā mūsu dvieseli un mīsu, lai mēs varētu tīrum sirdim nopie tevis un nopelnīt mūžīgu dzīvi tavā valstībā, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Mēs lūdzam kungas. Mazgāj mūsus tīrus no grēka traipī un uzturi mūsus visur savā žēlistībā. Lai ir slavēts Dievs mūsu kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlsirdībā ir līdzis mums atzīm dzīvībai, cerībai, kā īgļosim nevistošu mantojumu, kas mums ir uzglābots debesīs un tiks atklāts pēdējā dienā. Mēs lūdzam, kungs, mazgāj mūsus tīrus no grēka traipī un uzturi mūsus visur savā žēlistībā. Visvarenais Dievs, lai šķīstē mūs no grēkiem un našu euharistisko upuri, lai dara mūs cīnīgus kļūt par dalībnieki dabas valstības gūdībā. Amen. Gūds Dievam augstumos Un mīrs virs zemes, labas gribas cilvēkiem, mēs tevi slavējam, teicam un pielūdzam, mēs tev pasateicam un tevi
Dievs, kas kristībā mūs esi padarījis par gaismas bērniem, attolinoji no mums mūtu tīmsēbās un moci mūs vienmēr staigot tavas patīsēbās gaismā. Mēs tevi lūdzam mūsu kungam, Jēzus Kristus, tava dāvana vārdā, kas ar tevi svāto gore vienībā dzīvo un valdā Dievs visus mūžu mūžus. Amen. Lasījums no gudrības grāmatas. Dievs novi nav radījis un nezaprīcoja, ka džēvī īt būjā, jo es visur radījis, lai tas pastāvētu, un šos pasaules būtnes ir sevī veselas, un timos nav novi nacūšas indas, nevirs zemes valdas pazemes valstība, jo taisnība ir namiersteiga. Dievs cilvēku taču radīja namierstībai un jū izveidoja par savas leidzības attālu, bet vēlna skaudības dēļ pasaulī īnoca nove, un tū pīredz tī, kas pīdar pie jo. Tas ir Dieva vārds. Es slavēšu Tevi, Kungs mūs glābēji. Es slavēšu Tevi, Kungs mūs glābēji. Es slavēšu Tevi, Kungs, jo Tu mani izglābi un naļovi muņiem īnaidniekiem prīsotīs par mani. Kungs, Tu manu dvieseli izvedi no bezvalstības, Tu atdzīvināji mani, lai es nepazustu kopā. Es slavēšu Tevi, Kungs, mūs glābēji. Dzīdīt kungam jūs, jo svātī, suminojit jūs svātumā pīmiņu. Todēļ, ka jūtus vesilks tikai breidi, bet jo labvēlība visu mūžu. Es slavēšu Tevi, Kungs, mūs glābēji. Kungs uzklausīja un apsažāloja par mani, Kungs klība mums vaļīgs, manas vaimanas tu man porvietīdējā. Kungs mums Dievs, es Tevi slavēšu mūžām. Es slavēšu Tevi, Kungs, mūs glābēji. Lasījums no Svāto apostola Pāvila 2. vēstules korintīšiem. Broļi, tāpat kā jūs esat bogoti visā, gan ticībā, gan vārdos, gan zinībos, gan visādos centīņos, kā arī mīlestībā uz jums.
tad esi bagoti arī šimā mīlestības darbā. Jūs taču zinat mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlestību, ka Jis būdams bagots, kļuva nabaks jūsu labā, lai ar savu nabadzību jūsus darītu bagotus. Runa neiet par to, ka citiem būtu jāgodo atvieglojums, bet pašam jānonāk trūkumā. Skatoties pēc vienlīdzības, tagadējā laikā jūsu bagotība, lai palīdz jūsu trūkumam, lai arī jūsu porpilnība palīdzētu jūsu vajadzībām, lai tādējādi izastotu vienlīdzība, kā tas ir rakstīts, kam bija daudz, tam nebija porpalikuma, un kam bija maz, tas nācīja trūkumu. Tas ir Dieva vārds. Alleluja, alleluja, alleluja. Mūsu pestītos Jēzus Kristus ir uzvarējis novi, un ar evaņģeliju ir izpētījis gaismā dzīvību. Alleluja, alleluja, alleluja. Dievs kungs, lai ir ar jums. Lasējums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks. Tajā laikā, kad Jēzus ar laivu otkon porsacēļa otrā krostā, ap jūs sasalasēja liels ļaužu pils, bet Jis vēl bija pie āzara. Tad atnāca viens no sinagogas priekšniekiem, vārdā Jāirs, un ieraudzējis jū, krita pie jo kojum un lūdza sacēdams: Mana meiteņa ir tīvu novī. Atnāc, uzlīdz jai rūkas, lai jai kļūtu vesela un dzīvotu. Jis aizgoja jam līdzi un daudz ļaužu jam sekoja. Tad atnāca sinagogas priekšnieka ļaudis un paziņoja: Tava meita numira. Kāpēc tu vēl apgrūtināji mocētoju? Bet Jēzu dzirdzot, kas tika runāts, sacēja sinagogas priekšniekam: Nasabīsti, tikai tici. Un Jis nevienam citam naļova sev leidza īte, kai tikai Pīteram, Jākubam un Jākuba broļam Joņam. Jī atnāca uz sinagogas priekšnieka moju, un Jis ieraudzējis trūksni, raudošanu un skaļas vaimaņas. Igojis iekšā, Jis tiem sacēja: Kāpēc jūs uzatraucat un raužat? Meitene nav mirusi, bet guļ. Un tie jū izsmēja. Bet Jis izsiltējis visus orā, paņēma sev līdzi tikai meitenes tāvu un moti, un tos, kas bija ar jū, un igoja tur, kur gulēja meitene. Paņēmis meiteņai aiz rūkas, Jis tai sacēja: Talitha kum, kas tūkojama nozīmē: Meitene, es tev saku, ceļīs. Un meitene tevlien pisaceļa un staigoja, tādēļ, ka jai bija 12 gadu. Un jī apstulba no lielo porsteiguma. Un Jis tiem stingri pikūdināja, lai neviens par to nav zinot, un lika dot jai piesti. Tie svētos rakstu vārdi. Šodienas evaņģēlijs ir savu veidu tais turpinājums pagājušas svētdienas evaņģēlijam, jo visi notikumi, kas aprakstīti, sekoja pēc kārtas. Un atcerieties, pagājušo svētdienu mēs lasījām par to, ka Jēzus nomierināja vātu, kad bija brīsmes, kad viļņi gozas pori laivai, tad timā brīdī Jēzus gulēja, un tad jū pamudināja apostoli un pormēti jām, kāpēc jām narūp, ka jī īt bojā, un tad Jēzus pavēlēja vātrai, jūrai, un viss
palika klūs mīrīgs. Un tad visi brēnojās un uzdeva jautājumu, kas ir šis cilvēks, tātad Jēzus. Timā brīdī pagājušas vadīn Jēzus rīkojas kā īstais Dievs. Tāpat arī šodienas evaņģēlijā mēs arī tu pašu galvenu varam pamanīt, ka arī Jēzus rīkojās kā Dievs, kā tāds, kuram ir vara. Ne tikai par dobu, kā pagājušās vadīna evaņģēlijā, bet arī par novi un dzīvību. Ka Jēzus ir novis un dzīvības kungs. Redzīt, Jis pamudināja to meiteni, kura bija mirusi, un paņēma jū aiz rūkas, pieceļa jū, un jai kļuva dzīve. Kaut līdz šām arī tie sinagogas priekšnieks tēvs, viņam bija šī ticība. Jis arī ticēja tam, ka Jēzus var iedzīvināt meiteni. Bet sanāca tā, ka viņa jau nomira. Un redziet, novis priekšā mums jau silta visādi cerības. Mums likās, ka viss un tīri cilvēciski pareizi, jo mēs neko vairāk jau nevaram izdarīt. Tad, kad cilvēks ir nomiris, tad jau mēs neko nevaram darīt. Kad vēl slims, tad jā, mums ir kaut kādas cerības, ka varam iedzīvināt, vai vēl kaut kas palīdzēs un tā toļāk, bet, kad novi, tad viss cilvēks neko nevar darīt. Lūk, šis ir tāds izšķirušais līksnis bija, ka Jēzus parādīja, ka Dievam tikai tas ir iespējams. Un lūk, ka Jis ir īstais Dievs. Un tāpēc arī tik bija pārsteigti, bija liels pārsteigums. Un tur vēl ir tādas nianses, kas ļoti interesantas man likos, kas arī parāda, šo te Jēzus personas identitāti, ka Jis nav tikai vienīgi cilvēks, ka Jis nav tikai skolotājs, tāds slavens, arī brēnumdarītājs, bet Jis arī ir īstais Dievs. Tais moments, ka Jēzus paņēma šo meiteņu aiz rūkas, mums tas var likties, tas ir kaut kas tāds normāls varbūt. Mēs tad, kad atsavodam arī no mirušiem, mēs arī jūs kūpstam, arī piesaskaramies. Bet jūdu tradīcija, jūdu kultūra, ebreju, timā tāda izpratnē, tas bija nepieņemams, kā piesaskarās pie mirušo. Ja bija tāds uzskot arī likums, kā ja tu esi piesaskarījis pie miruņa, tad tu kļūsi par tādu it kā apgonētu un atšķīstu. Un tev vajadzēja pēc tam veikt veselu tādu rituālu, šķīstēšanas rituālu. Un tur bija arī noteikts dīnu skaits, cik dīnu cilvēks bija atšķīsts. No to brīža, kad ir piesaskarā miruņam. Un tāpēc piesaskartīs miruņam tas bija aizliegts. Ar miruņa sagatavošanu, ar šo tādu bieriem sadarbojas atsevišķi cilvēki, speciāli cilvēki tie mūsu laikos. Bet Jēzus piesaskarās, paņēma jū aiz rūkas. Tas arī parāda to, ka Dievam tiskai saka, neko neizsaka, ka Dievs ir augstos. Pat visādiem tādiem likumiem, kādi bija ebrejiem to laika. Nokušais aizvīdz runāt, lai neviens par to nav zināt. Un pirms tam Jēzus samazināja tādu līdzinīgu pulku. Jo sākumā bija ļoti daudz cilvēku, kad sekoja Jēzum pakaļ, arī tur, timā mojā, kad visi apraudoja to meiteni, visi rodi tur jau bija sagojuši un tai toļu. Jēzus paņēma līdzi tikai tēvu un moti meitenes un 3 apostolus. Tātad šis cilvēku lūks sasamazinājās. Un vēl bija aizliegts runāt par to, kas notika. Tas arī tāds moments, kas mums liek saprast, ka tiešām Jēzus personas tā kā atpazīšana,
vai Jēzus identitātes saprašana, ir prasā zināmu gudrību, zināmu tādu pieeju un laiku, lai varētu apdomot, saprast, tā kā borēt galvā varētu sacīt visus tos notikumus un izšķirt, ka tas tiešām ir svarīgi. Jēzus persona ir Dievs. Tas arī bija tāpēc aizliegts nerunāt citiem, jo mēs zinām, ka mums ir emocijas pašā sākumā, vai nu tos ir pozitīvas vai sliktas emocijas, tad vienalga mēs varam pierunāt tā, ka pēc tam nožēlosim, tad uz emociju tādā viļņa labāk sākumā nerunāt un nesludināt par visu pasauli. Svarīgi samierinoties, apdomāt visu, salikt pa plauktiņu un tad jau runāt un teikt kādu informāciju. Tas pats arī bija šajā gadījumā. Un lūk, kāpēc Jēzus arī bieži aizliedza par kaut kādiem tādiem īpašiem notikumiem runāt uzreiz un publiski tā. Un pats pēdējais, kas arī tāds interesants šodienas evangēlijā, tas, ka Jēzus lika dot iest meitenei. Tas arī norāda uz to, kā meitene atgīva ne tikai dzīvību, bet arī veselību. Ka šeit Dieva dāvana, ka šeit Dieva piesaskošana šai meitenei bija pārpilnībā. Ka jej atsagrīza pie dzīves ar visam funkcijām, pie normalitātes, tā varētu sacīt, ka jej varēja turpināt savu dzīvi toļāk normāli, ka jebkurš parasts cilvēks, pasaules cilvēks. Tas arī tāds moments, kas arī norāda uz to, kas ir Jēzus un kāds ir spēks Jēzum. Lūk, šos domas, lai mums palīdz arī iepazīst mūsu pestītāju ar vien vairāk, jo iemīļot, zinām, ka viņš ir augstāks par visu un ka jām nav nekādu šķirsli. Galvenais, ka viņš arī mūs iedrošināja, līdzīgi tāpat kā šo tēvu, kurš bija apbādināts, Jēzus teica, nesabīsti, tikai tici. Ja, un faktiski tēvs sākumā ticēja uz šo izdziedināšanu. Bet viņš pat negaidīja, ka meitene nomirs, bet būs vēl lielāka. Ka viņš saka, tāda vēl lielāks Dieva darbs rācams no to visa. Jēzus to parādīja. Un tas arī ticības starta punkts, tas bija tāds mūziņš varbūt, personis individuāls, kaut ko mūzāku viņš cerēja, bet saņēma daudz lielāku, saņēma pārpilnībā no Dieva, no Jēzus šos klātbūtnes timā savā mojā. Lai tas arī mūsu dzīve rācams. Ja Dievs darbojās, svarīgi to pamanīt, redzēt, un kā starta punkts vienmēr būs šai mūsu kristīgo ticība. Āmen. Tagad visi kopīgi apliecināsim Dievam savu ticību. Es ticu uz vienotību, visu varīgu Tavu, Tavas un sevis, visu redzamu un neredzamu lietu radītāju. Es ticu uz vienu Kungu Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dieva dēlu, pirms visiem mūžiem no Tava dzirdinātu, Dievu no Dieva gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzimdinotu neradītu, būtība līdzīgu Tavam un caur kuru viss ir radījis, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas
trešajā dīnā augšām cienīs, kai pravītots rakstos, uzlabīs debesīs, sēd pie tava labos rokās, un atkal gudībā atmalstīsot dzīvos un mirušos, un jo valdīšanai nebūs gala. Es ticu svātu garu, kungu un atdzīvinātoju, kas no tava un dāvā iznīt, kas ar tavu un dāvu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis ar pravīšiem. Es ticu uz vienu svātu, katolisku un apostolisku baznīcu. Es atzīstu vienu kristību grēku piedošanai. Gaidu mirušos augšām ciešanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Āmen. Šodien pulcējušies pie Dieva autoram, uzticēsim kungam savas un visas baznīcas lūgšanas. Vispirms lūgsim par baznīcu, mūsu ticības modi, un par visiem baznīcas kolpiem, lai ar savu spēku un mīlestību jūs vada trīsvienīgais Dievs. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, kungs un 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 Dievs. Lūgsim, lai pareidzot citam un dalūtīs tajā, kas mums dots, mēs veidojam labāku šo pasauli un tuvinam Dieva valstību virs zemes. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, kungs un Dievs. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, kungs un Dievs. Lūgsim par mūsu mirušajiem grožiem un mūsu, lai viņiem atšķirt mūžīgus dzīves gaismā. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, kungs un Dievs. Tāpat arī lūdzamies par jubilāriem, par Juritu, Ilsi, Zoju, Gustavu, Eļānu, Emilu, Joņu, Olīviju, Jēkabu, Gustavu, Andri, Danielu, Neļu, Lūkasu,
Laimu, Raimondu, Agāti, lūdzot jums visiem veselību, divasvietību un apīcīs mūsu ienestības. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Uzklausi, Kungs, savas tautas lūgšanas un pasargāj mūs no visa ļauna. Dāvāj mums žēlastību, lai mūsu dzīve ar viņu ir tev pateikama un tevis svētīta. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Šodien pēc mises pasalūsim litāniju Jēzus iesgūdam. Noslēdzās arī tagad jūņa mēnesis, kas bija veltīts Jēzus iesgūdinošanai. Šodien pēdējā dīna. Nokūšu svādīna, nokūšai divkopojums. Te būs mēneša pirmo svādīna. Un arī atbrauks no Lūcijas prīsters. Nokūšu reizi ar jums svinēja svāto mīsēs būšu brīgūs. Un arī jaunai nedēļa mums prīsterim sauksīs rekolekcijas no 1. līdz 4. jūļam izskaidot. Tad arī lūdzu jūsu lūgšanas par mums prīsterim, lai mums arī te gorīgu atjaunotni caur rekolekcijām noktu un mēs visi kopā varētu atsajaunotīs caur vingrinojumiem tiem gorīgiem, kas rekolekcijas būs. Tāpat arī lūgšanai svarīgi, ka tauta lūdzās arī atbalsta savus prīsterus taida veida. Un tagad turpinājam svāto misi. Slava tev, Dievs, visvarātītoj, tu labumā savarāj upurē, mums maizi tev šo, saku tu dod, dzīvības maize porvestu, lai slavēts Dievs, lai slavēts Dievs, lai slavēts Dievs, lai mūžīgi teic, lai slavēts Dievs, lai slavēts Dievs, lai slavēts Dievs, lai mūžīgi teic. Slava tev, Dievs, visvarātītoj, tu labumā savarāj upurē, mums maizi tev šo, spēku tu dod, dzīvības mausa porvestu, lai slavēts Dievs, lai slavēts Dievs, lai slavēts Dievs, lai mūžīgi teikts, lai slavēts Dievs, lai slavēts Dievs, lai slavēts Dievs, lai mūžīgi teikts, lai slavēts Dievs, lai slavēts Dievs, lai slavēts Dievs, lai mūžīgi teikts, lai slavēts Dievs, lai slavēts Dievs, lai slavēts Dievs, lai mūžīgi teikts. Lūdzu, Tēvs, broļi un mūsu laidības visvarīgais Tavs pieņem šo manu un jūsu upuri. Savam vārdam par labu mums un visiem, kas vārdu
Dievs, kas ar svētību sakramentiem dīvināja mūsu pestīšanu, lūdzam mūcim cīnīgi kalpot pie tava altāra, no kurienes mēs saņemam tavas žēlastības dāvanas, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Dievs kungas lai ar jums. Kungs ir ar tevi. Uz augšu sirdis. Mūsu sirdis ir pie kunga. Pasateiksim kungam mūsu dībām. Tas ir labi un taisnīgi. Patīšanas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, kā tev dabasu tavs visvarenais, mūžīgais Dievs mēs pasateicam, vienmēr un visur, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Jo Jis apžēlodamies par grēcīgu cilvēci, piedzima no jaunavas Marijas, un ar ķīšanom bija Kristā, atbrīvoja mūs no mūžīgos nāves, un piecēlīs no miruņiem, mums dāvāja mūžīgu dzīvi, un tāpēc vienotība ar eņģeļiem un visiem svētajiem mēs tevi slavējam, teikdami tagad un vienmēr. Svāts ir, svāts ir kungs, debes kungu Dievs. Svāts ir, svāts ir kungs, debes kungu Dievs. Debes un zeme ir tavas, gudrības pilnā. Kungs, tu esi patīši svalds, visas valduma olots. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svaltašo dāvanas ar sava goru spēku, lai tos mums dod par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asnu. Kad Jis labprātīgi atsadēva cīšanu, Jis iema maizi, pasateica lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams: Ņemiet un ēdiet no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdotā. Tāpat pēc vakariņām Jis iema arī bikeri, pasateica vēlreiz un deva saviem mocekļiem sacēdams: Ņemiet un dzeriet no to visi, jo tas ir mana jaunās un mūžīgos derības ašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grauku pīdūšanai. Darīt to manai piemiņai. Mēs vijās
mīlestīsim par tavu nāvi, kungs, un līdzināsim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnākšanai. Tāpēc pieminēdami tavu vienpiedzimušo dēlu un novilna augšām celšanos, mēs upurējam tev, kungs, un dzīvības maizi, kristīšanas bīkeri. Pasateicam, ka mums esi ļovis stāvēt tavā priekšā un tev kalpot. Mēs pazemīgi lūdzam, lai svētais gars vienoj mūs visus, kas pieņemsim Kristus mīsu un asti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un līdz tai pieaugt mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Francisku, ar mūsu vīskupu Joni un ar visiem garīdzniekiem. Atcerīs arī mūsu brūļus un mūses, kas ir aizmiguši ar cerību uz augšām celšanos, kā arī visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļauj viņiem redzēt tavu vaigu. Apsažēloji par mums visiem, mēs tevi lūdzam, lai kopā ar svātu Dieva mūti jaunavu Mariju, ar svātu Jēzupu jūs liekavai, svātajiem apostoļiem un visiem svātiem, kas tev bijuši pateikami no mūžiem, arī mēs kļūti mūžēgo dzīves cīnīgi, varētu tevi teikt un slavēt caur tavu dēlu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jūnīmā, tev divam visvarīgajam tāpam, svāto gora vienībā, ir viss gods un slava, visos mūžu mūžos. Amen. Paklausot pestētoja vārdi un jo dievišķo likumu pildot, mēs varam paļaubību sākam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodniekiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Atpestī mums, kungs, no visa ļaunā, dod lūdzam mīlu mūsu dīnos, lai ar tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimēs un graukā, drošā cerībā gaidot atnākamus pestītoju, kungu Jēzu Kristu. Jo tev pieder valstība, tev gods un vara mūžīgi. Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apostoļiem, es jums atstāju mīlu, es jums dodu savu mīlu. Raugīs nav visus mūsu grāku, bet uz savas baznīcas ticību un stiprināju visā kristēgu saimi, savu mīlu un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvā un baudī mūžu mūžos. Amen. Lai Dieva mīras ir ar jums vienmēr. Dieva mīrs, lai ir ar tevi. Sniedziet viens otram mīrā un izlīguma sevi. Kas nūs ir pasaulē grāku.
Lūk, Dieva jaunas, kas nocēla pasaules graukus. Svētīgi ir tie, kurus Dievs aicināja pie sava golda. Tas tās mīts vienīgs, nāta pie manis, bez sauki tikai porta, un vieseli kļūs valsava. Kristus mīsala pasaukai mani mūžīgai dzīvi. Teici mana dviesele kungu, un viss, kas ir manī, lai teici jo svāto vārdu.
Lūksimies! Kungs mūsu Dievs, tevi lūdzam, lai šeit dievišķo hostiju, ko mēs upurējam uz altāra un pieņemam svētajā komunijā, dāvāj mums spēkus jaunai dzīvei, ka vienot ar tevi mūžīgā mīlestībā mēs nestu labu darbu augļus caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Litānija visvētos Jēzus sirds gūdam. Kyrie eleison. Kristu klausi mums. Dievs Tavs no dabasīm. Dievs Tavs pasaulē pēsteitos. Dievs svātais gals. Svēto triedība, viens Dievs. Jēzus sirds mūžīgo Tava dālu. Jēzus sirds motis jaunavas mīsā, svāto gora veidotā. Jēzus sirds ar divu vārdu būtīgi vienota. Jēzus sirds ar bezgalīgo majestāti. Jēzus sirds diva svātos vietneicā. Jēzus sirds visu augstāko mīteklis. Jēzus sirds dieva nomas un dabas vārdi. Jēzus sirds korstais mīlestības gunkurs. Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotuvē. Jēzus sirds labuma un mīlestības pilna. Jēzus sirds visu tikumu ceļme. Jēzus sirds ikvienu slavas visu cīnīgā. Jēzus sirds kieniņš un visu sirdžu vienotojas. Jēzus sirds, kurai ir visgudrības un zinību monts. Jēzus sirds, kurai ir dīvības pilnums. Jēzus sirds, kura Tāvam ir ļoti labpatīcīgs. Jēzus sirds, no kuras pilnuma mēs visi esam sajāmuši. Jēzus sirds mūžīgu pasaulē ilgu mierkis. Jēzus sirds pacītīga un ļoti žēlsirdīga. Jēzus sirds bogota visiem, kas tevi piesauc. Jēzus sirds dzīvības un svātuma olūts. Jēzus sirds porlūgums par mūsu grākiem. Jēzus sirds ar neivošanu apseitinota. Jēzus sirds atrīkta par mūsu grākiem. Jēzus sirds paklausīga līdz pošai novei. Jēzus sirds ar škāpu pordurtā. Jēzus sirds ikvienas īprīcinošanas olūts. Jēzus sirds mūsu dzīvība un augšām ceļšanos. Jēzus sirds mūsu mīras un izlīgšanā. Jēzus sirds asnīgais upurs par grākiem. Jēzus sirds pestīšana tiem, kas uz tevi cerē. Jēzus sirds cerība mirstušiem tevi. Jēzus sirds visu svātu laimībā. Dieva jārs, kas noceļ pasauli graukus. Dieva jārs, kas noceļ pasauli graukus. Dieva jārs, kas noceļ pasauli graukus. Jēzu lamprotīgs un pazemīgu sirdi. Lūksimies. Visuvarīgais mūžīgais Dievs raugīs uz savā ļoti nomīļoto dāla sirdi
un uz to slāvi un gondarēšanu, ko Tev uznācīja grēcinieku vārdā. Un tiem, kas lūdz Tavu žēlsirdību, dāvāj pīdūšanu, Tu paša Jēzus Kristus, Tava dēla vārdā, kas ar Tevi svēto gara vienībā dzīvo un valda mūžu mūžos. Visu svēto sakramentu, Godīgi pielūdzam, maizes zemes godā sošu un godīgu slavējam. Ticība un paļāvība viņa godām svētajam. Divam Tavam, divam Tavam, Lai ir slava mūžīgā, debesīs un visa zeme, no ikvienas radītās, kuram svētajam lai visat pielūgšana līdzīga. Amen. Dievs, Tu esi mums dāvājis Tavas maizi, Ienāc mums Tavu žēlastību. lūksimies. Kungs, Jēzu, kas esi mums atstājis visvētāko sakramentu, par piemiņu savam cīšanu, dari, lai mēs Tavas mīsas un augšņiem svēto noslēpumu Tai godinājam, ka varētu pastāvēt sajūt Tavas pestīšanas augļus, ko lūdzam no Tevis, ka dzīvo un valdi mūžīgi mūžā. Amen. Lai Tu cienīts un
lai nok visam bogotīga dieva svieteiba, jo īpaši jubilārim, par kuriem šodien svāto misi veidējam. Paldies jums visiem par šo kopēgu, šo svādīnas lūkšanu, svāto misi, un tad, lai jauno nedēļa dieva svieteibu sagaida, un tad es nokūšai svādīni šeit baznīcā. Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Kunga eņģelis pasludināja Jaunavai Marijai, un ieņēma manu svēto gara. Visi sveicinota Marija, žēlestības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griecinīgiem tagad, un mūsu novestumi. Amen. Raugies esmu un Kunga kalpīne, lai man notiek pēc tava vārda. Esi sveicinota Marija, žēlestības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griecinīgiem tagad, un mūsu novestumi. Amen. Un vārds Dieva mīsa, un dzīvojas starp mums. Esi sveicinota Marija, žēlestības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griecinīgiem tagad, un mūsu novestumi. Amen. Mūžīgo mīru dod Kungs, un mūžīgo gaismu aizsniedz viņi. Mūžīgo mīru dod Kungs, un mūžīgo